Labdien visiem, un ir īpaši liels sveiciens visiem mežāžiem, un šis ir jūsu horoskops zvaigžņu ziņas šim 2024. gadam. Dzīve ir pilna ar dažādām izvēlēm un iespējām, un kā lai izvēlas labāko sev. Katram jau ir kāds lolots sapnis, līdz kura īstenošanai iestājas periods ilūzija. Tanī laikā parasti tiek izšķiesta tukši enerģija. Internetu veikalos arī viena prece, bet 100 dažādu preču zīmolu. Tāpat ir arī ar iespējām dzīvē. Kāds izvēloties, piemēram, darbu, atrod savu īsto vietu, bet kāds pēc laika saprot, kad ir atkal jāmaina kāds cits. Tad rodas gan trauksme, izdegšana dēļ darba, kas prasa lielāku atdevi no tevīm, nekā saņem atpakaļ. Te šogad ir priecīga ziņa, kad varēs atmest kādu smagu ikdienas nastu un paliks vieglāk. Ir dažādi veidi arī, kā to panākt ātrāk, arī, piemēram, pateikt nē, kas dažbrīd var būt grūtāk, bet sajutīsi vieglumu. Svarīgi ir arī šogad pārliecināties, vai pieņemtie lēmumi un izvēles dos nastu, ko nevarēsim panest līdzi. Neuzņemies par daudz uz saviem pleciem, un ja nu tā ir sanācis, vari droši kādu darbu arī deleģēt kādam citam. Jebkura maza vai liela izvēle, kā arī lēmums, noteiks, vai gads virziesies augšup. Vēlies apdomāti, lai priecīgs izdevies šis gads visiem. Paldies! Atā! Čau, čau!